PDF filtrs, katalizators, visi runā, kas tas ir vispār un kam tas ir vajadzīgs UTT. Klausamies ekspertu viedokli. Tātad, šeit ir tas bubulis, ar ko visus biedē, visiem būs problēmas, visiem būs slikti. Protams, dīzeļa auto būs slikti, kas ir ražoti pēc 2013. gada, jo tad vairs nemērīs dūmainību ar klasisko to dūmainības mērīšanas metodi, kur atkarībā no gada jūs varējāt iziet skati ar dūmainības koeficientu līdz 3. Šobrīd mēra jau partikulārās daļiņas. Tās ir tādas neredzamas, bez smaržas, bez garšas, bez nekā, bet viņas turot pa to izplūdu skrien ārā. Un tāpēc, lai viņas nebūtu, mašīnām ir uzstādīts šāds te bunduls, katalizators ar DPF filtru vai citreiz atsevišķi ir katalizators no DPF filtra. Viņš ir tas, kuram tās daļiņas tīri teorētiski vajadzētu aizturēt. Detaļa ir dārga. Ļoti dārga. Šī konkrētā ir no kaut kāda Ford Ranger, laikam, ja nemaldos, atvesta jau uz remontu. Tātad es piedāvāju iespēju šādus te partikulāro daļiņu filtrus saremontēt. Tad, kad jūs nevarēsiet iziet skati un jums jau šogad ir divnieks vai vieninieks par problēmām ar partikulāro daļiņu filtru, tad ir iespēja ne tikai pirkt jaunu oriģinālo, kas maksās ievērojumu summu. Visbiežāk tas ir 2, 3, 4, 5 un 6 tūkstoši eiro, cik es jau esmu dzirdējis, kad man klienti zvana vai var palīdzēt. Tātad restaurācija maksās vidēji 2 reizes lētāk. Kas sastāda, noteikti jums visiem ir jautājums, kas tad sastāda tajā DPF filtrā to cenu, kāpēc viņš ir tik dārgs? Pirmām kārtām pati tehnoloģija. Katalizatorā un DPF filtrā ir iekšā platīna grupas cēlmetālu elementi, kas ir ļoti dārgi. Ja nemaldos, biržas cena ir kaut kādi 40-50 eiro par gramu, un tajā vienā DPF filtrā viņi iekšā ir aptuveni, vajadzētu būt kaut kur robežās ap 10 gramiem, kas ir jau naudas izteiksmē tuvu 400-500 eiro. Protams, pārējais sastādi gan korpus izgatavošana, pati tehnoloģija, paši keramiskie elementi, visa tā sagatavošana, izgatavošana, un, protams, arī peļņas procents, jo neviens uzņēmums nevar eksistēt bez peļņas. Attiecīgi, ko es piedāvāju, ir ņemam šādu te kvēpa filtru, griežam vaļā, ņemam ārā nolietotās detaļas, teiksim, saplīsu šo DPF elementu, jo visbiežāk viņš ir vai nu saplīsis, vai nu izņemts jau ārā. Un liekam iekšā tādus pašus elementus, piesūcinātus ar cēlmetāliem, dodamies uz CSDD, pārbaudām izmešus un pārējo rezultātu, kādi viņi ir pēc restaurācijas, jau varam apskatīties manā profilā.